Cilvēki nereti neaizdomājas par vides pieejamību. Ik viens var brīvi iekļūt telpā, nepievēršot uzmanību pakāpieniem vai automātisko durvju trūkumam. Taču personām ar kustību traucējumiem un jaunajām māmiņām šīs detaļas var radīt būtiskus sarežģījumus. Tagad Ludzas novada sociālā dienesta telpas ir pielāgotas, lai nodrošinātu ērtu un pieejamu vidi ikvienam. Pagājušā gadā mēs izremontējam daļu no šīs ēkas un izveidojam tādas telpas, kas tagad piekļūstamas vai pieejamas jebkuram iedzīvotājam, neskatoties uz viņa spējām, piemēram, ar funkcionāliem traucējumiem, ar kustību traucējumiem un tā tālāk. Katra gan redzamā, gan mazāk pamanāmā detaļa ir pārdomāta, lai nodrošinātu ērtu un drošu pārvietošanos cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustības traucējumiem. Norāžu zīmes papildinātas ar brēla rakstu, uzstādīti nepieciešamie markējumi uzmanības pievēršanai, kā arī automātiskās durvis, kas atvieglo piekļuvi dienesta pakalpojumiem. Varbūt vienkāršam cilvēkam arī parastās durvis nesagādā īpašas grūtības, bet cilvēkam sevišķi ratiņkrēslā iekļūt pa tām bija gana grūti. Ja? Un tāpēc šobrīd to jau ir arī novērtējuši mūsu klienti, kuriem tiešām tas ir drošāk, ērtāk lietošanā un arī tādā, var teikt, vienlīdzības nodrošināšanā salīdzinājumā ar citiem cilvēkiem. Sociālā dienesta galvenā zāle ir piedzīvojusi uzlabojumus. Turpmāk, paralēli dažādām dienesta aktivitātēm, šeit būs iespēja salauzties. Turklāt pakalpojums būs pielāgots arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Zāle būs atbilstoši iekārtota, lai radītu svinīgu un gaišu atmosfēru īpašajam notikumam. Iepriekšējos telpas, vispār kā dzimtsarakstu nodaļai, kā zāle. Mēs izmantojam novada pašvaldības 3. stova zāli, bet ir skaidrs, ka cilvēkiem ratiņkrēslā, savādākiem kustību traucējumiem, veciem cilvēkiem, kādiem veselības traucējumiem cīši grūši ir 3. stovā tikt. Zālē plānots, protams, un arī jau tiek nodrošinātas darba sanāksmes, arī, protams, var rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem, darba grupas, apmācības, kā gan sociālā dienesta darbiniekiem, gan arī atbalsta grupas rīkot, dažāda veida arī pasākumus. Dienesta telpās ir uzstādīta indukcijas cilpa, kas palīdz cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem labāk uztvert sarunas. Tāpat ir padomāts par pieejamo sanitāro mezglu, nodrošinot vieglu iebraukšanu ar ratiņkrēslu. Arī spogulis šeit ir uzstādīts atbilstošā augstumā. Es runāju ar mūsu invalīdu biedrības priekšsēdētāju. Viņa teica, viņa ir ratiņkrēslā, un tad viņa teica, var iedomāties, cik svarīgi paskatīties uz sevis vienkārši, un ja spogulis kaut kur augšā, es sevi neredzu. Projektu realizē Ludzas novada pašvaldība ar Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības mehānisma atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 187 419 eiro. Kā jau katrā šāda veida projektā, arī sociālais dienests procesa laikā sastapās ar neparedzētiem apstākļiem, bet izdevās gan iekļauties laikā, gan budžetā. Kad uzsākam darbus, tad, protams, atklājām visu, ko bija diezgan daudz arī papildus darbu. Būvnieks bija pretim nākošs, bet bija tā, kā sākumā būvniecības teica, ka viņi ļoti ātri to pabeigs, tāpēc, ka te telpas tikai 4 telpas, 4 jau pateikt kabineti, nav ko darīt, bet, kad sākā visu demontēt un skatīties, tad, knapi iekļāvās termiņos. Ludzas novada sociālā dienesta darbinieki ir patiesi pateicīgi ikvienam dalībniekam par kvalitatīvu un sekmīgu projekta realizāciju. Pašvaldība cer, ka paveiktais darbs nesīs būtisku ieguldījumu sabiedrības labklājībā.